Labrīt, ir 9:37 minūtes viesuls. Tā izklausās hip-hopa zvaigzne. Ar šādiem vārdiem sāks viesuļu koncerta reklāmu, un kas ir interesanti, mums ir tas prieks un gods. Mēs esam ar valdi savā ziņā ierunājuši viesuļa koncerta reklāmu. Vācakot, runājot ar viesuli, labāk vienmēr uzskatīt, ka tu vari nonākt arī publiskā vidē, tāpēc domā, ko runā, jā. Viss var notikt. Jā, tev pēkšņi kādā dziesmā tiek aprakstīta situācija, kura tev šķiet ārkārtīgi pazīstama. Jā, vai tu kādreiz dabūji ārreiz bietē arī par to, ko tu dziedi? Vai deklamē? Es īpaši nevienu tā ārkārtīgi konkrēti neaizvainoju. Man gribētos tā domāt vismaz. Mums Matīs raksta, ka tu esot viens no foršākajiem Latvijas hip-hop māksliniekiem, un viņš tas viņa jautājums ir, vai viesuls vispār zina kādu rupju vārdu, jo visi hip-hop mākslinieki asociējas ar rupjiem vārdiem, un viņam ir sajūta, ka viesuls neprotot nevienu rupju vārdu. Čau, Matīs, paldies tev par ziņu. Ik pa laikam jau rupjības izprūk. Es nedomāju, ka tas ir tīri tādēļ, lai es sevi tur kaut kā parādītu no konkrētas puses, bet nezinu, tāpat kā glezniecībā vai citos mākslinieckās izpausmes veidos, ik pa laikam parādās kaut kas vulgārāks vai kaut kas varbūt netik pieņems, lai paspiltinātu to galveno ideju vai domu, tad dažkārt arī ne tikai hip-hopā, bet vispār mūzikā kā tādā jau tie lamu vārdi parādās. Bet vai tas nav tādēļ, ka pietrūkst izteiksmes līdzekļu bez tiem lamu vārdiem, ja tomēr nepieciešams, lai to sāpi kārtīgi izteikt ir nepieciešams? Bieži vien, jā, un plus, manuprāt, mūzika un sevišķi hip-hops ir kaut kas ļoti īsts un nepiespiests, un būsim reāli, jau liela daļa no mums ikdienā ik pa laikam mums izsprūk kāds lamuvārds, un ja mēs rādam to ikdienišķo un īsto, tad varbūt dažreiz tas lamuvārds kā reiz ir vietā. Labi, ka es neesmu hip-hop mākslinieks. Ārprāts. Jā, jo Ritiņi ir dzirdējusi, kā es māku. Jā. Es varu tikai iedomāties tavu hip-hop mākslinieka. Nē, es vairāk par to, ka ja es būtu hip-hop mākslinieks, tad es visu runātu, ko domātu ēterā. Tu domā tā? Labi. Bet šai brīdī ne par tevi, bet par viesuli. Un mēs tūlīt klausīsimies tavu dziesmu Rīgas atslēga. Tas ir kopdarbs. Tas ir kopdarbs, jā. Tas ir kopdarbs ar reperi Rolandu Čē un ar diviem producentiem, ar ko es ļoti tuvu strādāju, Sangvin un Galaktika. Un šī ir dziesma no mana vasarā iznākušā mini-albuma EP 500 mezgli. Jā. Lūk tā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi? Jā. Sarunājuši. Bez 20 minūtēm 10. Paldies tev, vecīt. Vienmēr prieks tev redzēt. Apusēji. Un ja parasti tavu vecumu ļaudis šeit izskatītos un izklausītos neiederīgi, tu kaut kā iederēs. Prieks. Radios konto arī iedarās manā radio. Bieži vien. Nemelošu. Aiziet. Tas, ko nu pat dzirdēja, ir Rīgas atslēga un viesuls. Es saprotu, viesuli, tavs viens koncerts jau ir izpārdots? Jā. Un būs otrs? Būs papildu koncerts, jā, dienu vēlāk, 8. novembrī VF kvartālā, un tas būs kaut kas iespaidīgs un arī, principā tāds ēras noslēgums, viens no mūsu pēdējiem koncertiem ar šo programmu, kas mums ir šobrīd, un es domāju, mēs pēc tam no skatuvēm kādu neilgu laiciņu pazudīsim, lai jau atgrieztos jaunā formātā ar kaut ko jaunu. Saintriģēji, tiešām saintriģēji. Šis ir kaut kas, ko es pats nevaru sagaidīt, un es ceru, ka liela daļa klausītāju jūtas līdzīgi. Šī, man liekas, ir tik brīnišķīgi sajūta, ka tu gribi tik ļoti padalīties, ka tu nevari sagaidīt to brīdi. Es nevaru, jā. Tā ir. Brīnišķīgi. Bez 15 minūtēm 10. Šorīt Radios konto studijā bija atbild uz jautājumu, kas ir hip-hops, kas tur notiek un ko tad tie tavi bērni klausās un kāpēc. Tā tas ir.